Šī gada augusta nogales vētra radīja postījumus vairākiem meža īpašumiem, tika bojāti un nolausti koki. Ievērojams skaits meža īpašnieku joprojām nav apsekojuši savus meža īpašumus, lai noskaidrotu iespējamo bojājumu apmēru. Vislielākie vētras radītie postījumi Latvijā galvenokārt skāruši austrumu reģionu, kas aptver Vidzemi un Latgali. Pata aicina meža īpašniekus veikt rūpīgu savu meža platību apsekošanu, lai pārliecinātos, ka koki nav bojāti vai nolūzuši. Tagad ir pēdējais brīdis, lai atbrīvotos no bojātajiem kokiem, lai nepieļautu slimību un kukaiņu invāzijas izplatīšanos. Tādējādi saglabājot koksnes kvalitāti un tās izstrādes iespējas. Konsultējies ar Pata meža apsaimniekošanas speciālistiem, lai saņemtu norādes par turpmākajiem mežsaimnieciskajiem darbiem.